man ir liberāli, bet viņš ir runā patēris. Nīkās, pagaši. Tur pienāks. Ja kaut kur nav. Krastmalās. Man pielika, manu miesu sakā. Tāpēc tā jau ir. Es ir kāpēc, ja kāpēc. Es jau Nē, pagaidi, kas te būs vispār šinī? Es jau tik tā iebraucu, domāju, ir, nav pagājušajā reizē, te bija diezgan liels visāds apskatīt bija. Paskatīt, pa klasēm pastaigā, jā. Viņš nedaudz kaut ko arī būs un tā būs. Galvenais tā skaisti. Jā. Nesamaksāju noteikti. Bet te šodien samaksātu. Bet vai ieglīšu šalis? Kā tā ir? Es viņu tā. Jā. Nav. Mēs neko nenolēsim. Bet no iesim tagad mierīgi. Jūs paņemējuši varat. Kas man ienāks ir meklēt? Tad, kad kāds ir zinātā, kas ir Ciemiņi un viesi. Ļoti svinīgs brīdis ir atkal pienācis pēc 5 gadiem. Rudbāžu pagasta pirmās izglītības iestādes salidojumu skaitu par atklātu. Atrasties šeit, Rudbāžu pagastā, šajā vietā, netālu no vecajām Dzirnavām, vecajā skolā, kur pirms daudziem gadiem šeit tika ar visu pagasta cilvēku gādību un arī ar barona žēlību uzcelts šis nams, kas jums ir aiz muguras un mums ir priekšā. Pirmais īstais Rudbāžu skolas nams. Un man tiešām patiesi prieks, ka jūs šeit ar sirmām galvām esat šodien atbraukuši, ieradušies, lai pakavētos atmiņās, lai satiktu viens otru un pajautātu, kā tad ir gājis un kāda ir nodoma uz priekšu. Un šāda tradīcija mums droši vien iedibināsies, ka mēs satiksimies vismaz reizi 5 gados
Un tātad jau no 98. gada ir apritējuši 5 gadi, un tie ir man personīgi pagājuši ļoti ātri, pat ļoti ātri. Neticās, ka tas bija vēl tik jau 5 gadus atpakaļ, kad bija pirmā reize, kad mēs te satikāmies. Un izmantojot šo gadījumu, mēs gribam arī no skolas par sadarbību pateicībā pasniegt tādu nelielu velti šo rozēm izrotāto stiklu trauku Rudbāžu Sanatorijas internāta skolas saimei, direktorei. Paldies! Tā, mīļie absolventi, neliedēsimies, turpināsim uz skolā. Atcerēties vecās klases, savus solus, kavēties atmiņā, lai tiktos skolas zālē kopīgi. Lūdzu, ja, skolotāja Viļika, skolotāja Amanda, lūdzu, ja, lai neliedējamies, un tāpēc es ļoti īsti, ja. Pagājušreiz bija. Es sēdēju šeit, un šeit gribā. Ir mainījušās dažādas izglītības
tāds, bet visi ir par galveno uzskatījuši saglabāt šo mācību iestādi kā skolu, lai tā nes un dod cilvēkiem, bērniem kaut ko jauku, gaišu. Un es domāju, ka tas ir pats galvenais. Man patika, kad es kā jau teicu, šī pasākuma organizators un uzsācējs ir Dzintas Strauss, Rubāžu pamatskolas direktors. Es šo skolu vadu no 1992. Gada sanatoristiku skolu. Mans vīri esmu strādājis arī dažus gadus cietums skolā, un es gribu teikt direktoram ļoti lielu paldies. Un arī jums visiem paldies, ka jūs esiet tik aktīvi atbalstījuši. Un sastādot šo grāmatu, ir ļoti skaisti vārdi. Es viņus arī pagājuši reiz izlasīju. Šoreiz es arī gribu izlasīt. Ko teic? Aug saknes uz leju. Uz priekšu iedams ir atpakaļ. Ļoti dziļi, ļoti skaisti vārdi. Es tālāk došu vārdu Rudbāras Pagasts. Un lielu paldies es gribu teikt arī direktora vietniecei, mācītājā skolotāju Vanagai, kas arī visu to garīgumu uztur, palīdz, Rudbāras Pagastā veidot. Paldies arī. Un jūs zināt, par to pašā sākumā, jūs man piekritīs un arī viss aplaudēs, kā mēs jūs ļoti, ļoti gaidījām un viss mūsu skolotāju kolektīvs domājām par jums. Un es gribu pateikt visiem saviem skolotājiem, saviem darbiniekiem, savai orgkomitejai lielu, lielu paldies! Darbi bija tāda darba, un tad brīžiem bija starp labiem darbiem bija nedarbi. Tie arī labi savreiz, vai ne? Nē, darbi arī ir labi, un tie arī daudz ko labu rosina, vai ne? Vajadzīgi enerģi. Skolotājiem bija kaut parādies ar mums, un tas gandarība rāda, ka mēs bijām aktīvisti tādi. Bet abi, vai tu atceries arī kādu pedagogu strādāja šajā laikā? Visus. Nu, lūdzu. Pārējais bija Teodors Grasus. Teodors Grasus, tas tagad arī Mīgas Vācija, vai ne? Viņa tēvs jau tepat ir labi pazīstamais. Jā. Un tad bija Jānis Kurviņš. Un tad no vīrieši vīriešiem bija Rikards Meisters. Rikards Meisters 3. Meisters 3 vīrieši bija. Un tad bija Robeņa kundze. Un tad bija Irves kundze. Tad bija Ruksjam kundze. Un tad bija Āboliņas kundze. Nu, kas te vēl bija no kundze? Man liekas, ka viss. Šī skolā raksts vēl nebija figūri veidu. Vai bija cēla patreiz, ka mēs sākam mācīties, vai viņa jau sāk. Te jau arī iepriekšējais runātājs teica, ka mēs stādījām dzīvžo ar eglītiem. Tāpēc te nedzīvoju, es nezinu, vai tās ir, ka mēs te iebraucam, tās eglītes ir tāds liels, vai tas ir cits dzīvžoks. Tās ir no tiem laikiem. Nu, droši vien, ka jā, viņas nav apgriežti un izauguši tāds liels seglis. Domāju, ka tas bija domāts kā dzīvžoks. Nu, bija arī izmēģinājuma lauciņš, kurā strādājam, laikam pārtika, izaudzētā raža jau Polvaldā tika realizēta. Nu, kors bija pārziņas, Grass vadīja, un tur mēs daudz dziedājam, kas man palīdz, spildu atmiņā ir palīdz. Nu, ko es atceru to skolotāju? Tie skolotāji Āboliņi bija, Ruksā skolotāji, Ruks bija, Irvis skolotāji,
buļvītas skolotāji bija, degutes skolotāji bija. Vīrieši bija, kur viņš jauns skolotājs pēc tam, un bija jau padzīvojis cilvēks meistars. Skolotājs meistars, un tad tā es noteikti pārēšu. Es stāstīju par 54. gadu, bet es pastāstīju teicu par 41. gadā, jūs atceraties, kad bija tā saucamie Krievmānieki, ja? Tad man šeit skolotājs, kas jau savādāk bija, klases šeit nebija,